Nu, ja jūs esat bijuši sociālajos tīklos, jūs iespējams esat redzējuši, ka grupas Culture Club zvaigzne Boys George izlaida ar mākslīgo intelektu ģenerētu dziesmu, kas atbalsta Izraēlu ar nosaukumu We Will Dance Again. Bet, ja jūs skatījāties pagājušās nedēļas raidījumu Jewish World Weekly, jūs iespējams arī redzējāt i24 News korespondentu Joe Braunu. Runājam par problēmām, kas viņam bija ar šo dziesmu, tās izpildījumu un to, kā viņš uzskata, ka tā ir attēlojusi Izraēlu pasaulē. Taču ne visi piekrīt Joe viedoklim. Patiesībā daudzi cilvēki nepiekrīt un viņi nebija apmierināti. Un viens no tiem cilvēkiem ir Davids Dreimans, smagā metāla grupas Disturbed solists. Pievienojas mums no Herzlijas, Izraēlas. Paldies, ka esat šeit. Un mums studijā ir pats Joe Brauns. Man ir prieks, paldies, ka uzaicinājāt mani. Protams. Un, Joe, sāksim ar tevi, jo tiem, kas to neredzēja, paskaidro, kāpēc tu jūties tā, kā jūties, un kāpēc, tavuprāt, tas cilvēks tik ļoti saniknoja. Vispirms es aicinātu tik vienu, kurš skatīsies šo tagad, vai izlasīt rakstu, ko es par to uzrakstīju, vai noskatīties sižetu, ko ierakstīju raidījumam Jewish World Weekly. Ja vēlaties to redzēt manā jaunizveidotajā Instagram kontā, tur ir maz reklāmas lodiņš ekrāna apakšā jums. Klausieties, es par to saņēmu daudz kritikas. Daudzi cilvēki saka, ka es esmu pret ebreju tautu, ka es izplatu pro-Hamas narratīvus, kas, ja jūs mani pazīstat, ir pilnīgi tālu no patiesības. Es esmu ebrejs, man ir Izraels pilsonība. Jūs veidojat Jewish World Weekly. Tieši tā. Bet pats svarīgākais ir tas, ka man rūp, kādu tēlu Izraela veido pati par sevi pasaules acīs. Un tas pēdējos gados ir bijis strīdīgs jautājums. Cilvēki ir pamanījuši, ka Izraela zaudē PR karu. Un tam ir daudz iemeslu, bet viena no problēmām ir tā, ka vēstījums nav ticis adresēts tiem cilvēkiem, kam tas būtu jādasē. Proti, cilvēkiem, kuriem īpaši nerūp šis konflikts, vai arī tiem, kuri varbūt pat ir pret Izraēlu, lai mēģinātu viņus pārliecināt. Liela daļa vēstījumu ir bijusi vēsta tieši uz cilvēkiem, kuri jau ir viņu pusē. Tā teikt, sludinot pārliecinātajiem. Un tieši uz to es norādīju ar šo Boys George mākslīgā intelekta dziesmu. Ir vairāki jautājumi, uz kuriem jāskatās no malas. Kāds, kurš to vēro no malas, domās, vai tas viņus pārliecinās būt mūsu pusē? Tātad pirmais, ko es minēju, un tas vairāk bija spēlējot velna advokātu. Es norādīju, ka Boys George tiešām ir sodīts. Viņam ir nedaudz raiba pagātne. Bija gadījums, ka viņš piesēja eskorta darbinieku pie radiatora un viņu piekāba. Bet, kā es teicu šajā studijā tev pirms pāris dienām, runājot par nedaudz citu tēmu, es ticu, ka katram grēciniekam ir nākotne, un katram svētajam ir pagātne. Viņš ir ticis tam pāri, viņš par to ir atvainojies. Un es nedomāju, ka tas būtu jāizmanto pret viņu, bet daudz cilvēku tam nepiekrīt. Un tas ir kaut kas, par ko tev jādomā, ņemot vērā plašāku sabiedrību. Manas problēmas ar šo dziesmu ir tādas, ka pirmkārt, tas ir slinki uzrakstīts, mākslīgā intelekta ģenerēts bezjēdzīgs darbs. Tas ir par ļoti nopietnām lietām. Tas ir par 7. oktobri uz šī nesakrīgā reggae fona. Boys George šo nerakstīja. Viņš ievadīja dažus norādījumus mākslīgā intelekta sistēmā, un tas arī radīja šo dziesmu. Piemēram, Bobs Dylans, viņam bija dziesma Neighborhood Bully par Izraēlas kariem. Tas bija kaut kas tāds, par ko varēja just, ka viņš jūt stipras emocijas, ka viņam šis jautājums patiešām rūpēja. Tur bija dvēsele, tieši tā. Tā problēma ar šo, ja kāds uz to skatās, un viņam īsti nerūp šis konflikts. Viņi varētu uz to paskatīties un domāt, ka tas ir neveikli. Tas ir mākslīgā intelekta regējs, kas runā par Izraēlas sievietēm, kuras izvaro koki. Tas nepievilinātu cilvēkus mūsu pusē. Un tas, manuprāt, ir galvenais šīs problēmas jautājums. Man ir liela cieņa pret Boy George. Viņš to nav darījis tikai pēdējos pāris gados. Viņš šeit ir uzstājies. Es viņu redzēju, kad viņš bija savā laikā. Savā Twitterī. Viņš jau apmēram 16 gadus ir publicējis pozitīvas lietas par Izraēlu. Tāpēc es viņu cienu par to, ka viņš uzdrošinās izteikties. Bet šeit tiem, kas atbalsta Izraēlu, vajadzētu kritiski padomāt. Kā tas izskatās Izraēlai plašākā pasaulē? Un šis, kā piemērs, tas neizskatās labi. Tā ir slikts PR. Un, manuprāt, tas nodara vairāk ļauna nekā laba. Labi, Dāvid, es zinu, ka tu esi uzmanīgi klausījies. Es labprāt dzirdētu tavas domas par šo. Un tagad, kad tu dzirdi arī Joe viedokli, kādas ir tavas domas? Es domāju, ka Joe ir snots. Es domāju, ka viņš ir mūzikas snobs. Es domāju, ka viņš nesaprot neko no mūzikas komponēšanas. Es nedomāju, ka viņš jebkad savā dzīvē ir uzrakstījis kādu dziesmu. Un es nedomāju, ka viņš ir tādā pozīcijā, lai kritizētu dziesmu tā, kā viņš to dara. Tagad būsim godīgi viens pret otru. Kā mēs sakam ebreju valodā, altan verē in malit vakeach, vai ne? Par gaumu un smaržu nav vērts strīdēties. Un katram ir tiesības uz savu viedokli. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pilna ar apsēstiem uzmācīgiem viedokļiem un uzskatiem. Piedodiet par izteicienu. Ir kā deguni.
Un, ja Joe cenšas tāds būt, tad viņam tas izdodas. Es nezinu, ko lai jums saku. Viņš nav tāds. Klausies, Viņš nav tāds. Viņš tāds nav, manuprāt. Viņš nav, Ļauj man jā, atrast, jā. ko es saku. Es tev devu pietiekami daudz laika runāt. Tagad ir mans laiks runāt. Tagad tu klausīsies. Jā, ja tu domā, ka jebkurš mākslinieks izslēdz pasaulē ir pilnīgi bez grēka, ir pilnīgi taisnīgs. Viņam nav raibas pagātnes, viņš nedara perversas lietas, neiesaistās trakās aizkulisku izdarībās, pēcbalītais un vistrakākajās lietās, ko vien var iedomāties. Lietas, kam tu pat nespēta noticēt. Labi, turpinam. Un es nesaukšu vārdus, jo tas nav mans stils, un tas nav pieklājīgi. Un tas būtu neveikli tā darīt. Labi. Bet tas, ko tu nesaproti, ir tas, ka cilvēki, kurus tu mēģini aprakstīt un kuri ir šīs problēmas otrā pusē, ja tu domā, ka dziesma no Boya George, manis vai jebkura cita cilvēka visā pasaulē kaut ko mainīs, runājot par to, lai pārliecinātu viņus pievienoties mūsu pusē. Es tev varētu iesmērēt jebko, pat veselu pasauli ar piltiem. Tev nav ne mazākās nojausmas, par ko tu runā. Nav nekāda cerība pārliecināt šos cilvēkus pievienoties mūsu pusē. Jo viņi ir reliģiozi uzticīgi savai pusē. Viņi ir indoktrinēti atbalstīt šo pusi. Viņiem ir izskalotas smadzenes par labu šai pusē. Mēs vēlamies mēģināt sasniegt cilvēkus, kas ir pa vidu. Mēs vēlamies mēģināt sasniegt tos, kurus vēl var sasniegt. Bet pats svarīgākais jūs to vēlaties. Mēs vēlamies mēģināt stiprināt visus mūsu līdzcilvēkus, ebrejus un tos cilvēkus, kuriem nav nekādas cerības vai pat tās līdzības. Jo nevienam visā ebreju pasaulē nav mugurkaulu. Izklaides industrijā neviens neuzdrošinās darīt to, ko tikko izdarīja Džordžs. Tagad jūs varat kritizēt to, cik vien vēlaties par mākslīgā intelekta izmantošanu. Jūs varat teikt, ka tā ir slikti uzrakstīt dziesmu. Zini, ko cilvēki? Esmu uzrakstījis daudz dziesmu. Daudzas no tām ir kļuvušas par pirmās vietas hitiem. Es zinu, kas ir piedziedājums. Labi, un šai dziesmai ir milzīgs piedziedājums. Man ir vienalga, kā tā tika uzrakstīta. Tam nav nozīmes. Un ja tu domā, ka lielākā daļa dziesmu, kas publicētas Bandcamp tieši tajā platformā, ko tu to ievietoji, nav ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai arī tas, ka algoritms to nav pamanījis, nozīmē, ka tās neeksistē, tad tu kļūdies. Tas viss ir visā platformā. Tas viss ir pilnīgas muļķības, katrs pēdējais gabals. Viņi, tie līdēji, atnāca, pārpludināja vietni un uzbruka dziesmai tās temata dēļ, tāpēc, ka viņš aizstāvēja ebreju tautu, tāpēc, ka viņš bija par Izraēlu. Neatkarīgi no tā, vai tev patīk šī dziesma vai nē, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tev ir tiesības uz savu viedokli par to. Bet turpināt un izpaust šo savu brīnišķīgo viedokli pašreizējā situācijā ir pilnīgi bezatbildīgi. Tāds tiešām ir. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc citi mākslinieki nevēlās mūs atbalstīt, kāpēc viņi nevēlās mums palīdzēt. Mēs paši esam savu lielākie ienaidnieki. Un Joe, tu esi līdzvainīgais. Labi, ebreju tautai ir briesmīgs ieradums, slikts ieradums. Noniecināt cilvēkus, kuri mums palīdz. Vai tas būtu šis, vai tas būtu Roberta Krafta video Super Bowl laikā, visi šie cilvēki vēlas tikai labu. Un zini ko? Roberta Krafta video Super Bowl laikā nebija domāts citiem ebrejiem. Tas bija vērsts uz neebrejiem. Tas bija mēģinājums piesaistīt cilvēkus mūsu pusē. Un kas tad galu galā par to sūdzējās? Breži, jo tas neparādīja pietiekami daudz spēka, jo tas neizskatījās pietiekami spēcīgi. Mēs tagad sūdzēsimies par šo dziesmu, jo Boys George ir ar nedaudz apšaubām pagātni. Mums visiem ir apšaubām pagātni, tas ir pilnīgs absurds. Tas ir bezjēdzīgi. Jūs vienkārši spļaujat sejā kādam, kurš cenšas būt drosmīgs, palīdzēt mums un dara to ar dziesmu, kur es pats nevaru izmest no galvas. Es to dziedu jau visu pagājušo nedēļu. Es to dziedu dušā. Es kaitinu savu līgavu dziedot visu to nolādēto dziesmu. Nu, tev nav jādzied Bullies Jones vēlreiz, lai viņu kaitinātu. Es tikai jokoju. Tici, man nevajag. Man ir daudz citu veidu, kā to izdarīt. Labi, vai Joe, pagaidi. Jā, droši, Joe. Lieta tā. Davids, tev ir mēs to darām, un es varu par to Un es varu apliecināt. spriest. Joe, jo viņš ir šova Es to saprotu. producents. Klausies, David, Mēs nevaram vienmēr būt upuri. Tas ir tas, ko es saku. Mēs nevaram vienmēr attēlot sevi kā upurus. Mums arī pašiem dažreiz jāuzņemās atbildība. Turpini, un lieta tāda. Davids, klausies. Es ļāvu tev runāt. Tu mani norāji, ka neļāvu tev runāt. Tātad, vai tagad lūdzu var runāt es? Un tu klausies. Paldies. Turpīdī. Klausies, tev ir 100% taisnība. Tu esi ļoti, ļoti talantīgs dziesmu autors un mūziķis, tāpat kā Boys George.
Man nav nekripatīgas muzikāla dotība, bet man doma ir tāda, ka es arī varētu uztaisīt tādu dziesmu, jo viss, kas jādara, ir jāiet mājaslapā, jāievada pāris norādes, un tu vari to iegūt. Tas neparāda to sirdi un emocijas, kas ir nepieciešams tik nopietnai tēmai. Un galvenais iemesls, kāpēc tieši šī dziesma mani tik ļoti kaitina. Un es to jau iepriekš minēju, man priekšā ir dziesmas vārdi. Tu nekad neminēji. 7. oktobrī jaunas meitenes tika izvarotas pie kokiem, brutāli nogalināts par to, ka dejoja. Tagad es to nedziedāšu, jo neesmu reggae mākslinieks. Es to nedarīšu tādā dikcijā, kādā to mēģināja darīt Boya George mākslīgā intelekta ekvivalents. Bet ja es klausos kaut ko tādu, tas manī izraisa spēcīgas emocijas. Tas liek man dusmoties uz dziesmas autoru par to, ka viņš to ir iekļāvis. Un kā jau es teicu, man ir liela cieņa pret Boya George. Es domāju, ka viņš ir bijis ļoti, ļoti iespaidīgs. Viņš ir bijis viens no spēcīgākajiem Izraēlas sabiedrotajiem, īpaši laikā, kad daudz cilvēku baidās atklāti pateikt, klausieties, es atbalstu Izraēlu un es atbalstu ebrejus, bet ir iemesls, kāpēc nav tik daudz cilvēku. Tas ir tāpēc, ka, kad kultūras zvaigznes vēlas nostāties Izraēlas pusē, viņi domā par to, kam Izraēla ir gatava dot platformu. Tātad, piemēram, šis. Es jau esmu izteicis savu viedokli par šo. Kevins Spacejs. Viņam tika izklāts sarkanais paklājs, kad viņš ieradās Izrēlā. Tas bija 2024. gada decembrī. Viņš tikās ar Kneseta priekšsēdētāju Amiru Ohanu, klavikulārs, pret kuru ir ļoti ticams apsūdzības seksuālā uzbrukumā. Un sliktākajā gadījumā viņš ir cilvēks, kurš ar āmuru sit sev pa vaigu. Viņu Izrēlā uzņēma ar applastām rokām, jo cilvēki vienkārši vēlas noturēties pie jebkādām mazākajām kultūras nozīmīguma pazīmēm, par kurām kāds ir gatavs riskēt mūsu dēļ. Un klausieties, es tiešām uzskatu, ka mums vajadzētu būt plašai kopienai, bet es arī domāju, ka mums par to vajadzētu domāt kritiski. Tu saki, ka ir cilvēki, kurus dziesma nepārliecinās. Es nepiekrītu. Šis ir viens no galvenajiem Hasbury kampaņu finansējuma avotiem. Tā ir maigā vara. Tāpēc mums izdevās dabūt Madonnu uz Eirovīziju 2019. gadā, kamēr Izraēla rīkoja lielus sporta pasākumus pirms 7. oktobra. Tas ir tāpēc, ka tas piesaista cilvēkus mūsu pusē. Cilvēki ieklausās slavenību teiktajā. Tu vari domāt, ka tas ir muļķīgi, bet tā ir realitāte. Un ir iemesls, kāpēc tik maz slavenība ir izteikušies pret Izraēlu. Pat Boys George, jā, viņš zaudēja savu lomu Jēzus Kristus superzvaigznē Vestendā, un man par to viņa dēļ ir ļoti žēl. Bet viņš pats to ir atzinis. Viņš nejūtas izstumts šī iemesla dēļ. Viņš saka, ka ir ieguvis daudz vairāk Instagram sekotāju. Viņš, ja nemaldos, teica, ka ir ieguvis apmēram 500 000 Instagram sekotāju, pateicoties atbalstam ebreju kopienai. Un, protams, es tiešām uzskatu, ka mums būtu jāatbalsta cilvēki, kas stāv aiz tā, ja viņi ir pietiekami saprātīgi cilvēki. Kā jau teicu, incidents ar Boya George pagātnē man īpaši neinteresē. Tā ir viņa pagātne. Bet mums vajadzētu kritiski padomāt, kāds ir, piemēram, šīs dziesmas, šī mēsla mērķis. Un labi, varbūt es esmu mūzikas snobs, bet ja uzskats, ka mākslīgā intelekta ģenerētas muļķības ir slikti, padara mani par mūzikas snobu, tad ieslēdziet mani, izmetiet atslēgas un iestāstiet man, ko vien vēlaties. Šis ir mans viedoklis, un tāpēc man ir šis kanāls. Jā, droši, jā, protams, saki, dari tu. Labi, tad uz brīdi ieņemsim pretējo pozīciju, labi? Un pieņemsim, ka tava galvenā problēma ar to ir tieši tas, ko tu saki, ka tas ir mākslīgā intelekta radīts mēsls, ko viņš vienkārši ievadīja mākslīgā intelekta sistēmā un tā visu izdarīja viņa vasā. Cik es saprotu, vārdi ir viņa un melodija ir viņa, bet visa pārējā instrumentācija ap to viņam tika piemeklēta. Tā viņš pats apgalvo. Tagad es nestrīdēšos pret šiem apgalvojumiem. Es netaisos nevienu vainot vai rādīt ar pirkstu uz kādu. Tā saka pats mūziķis. Tagad visā izklaides pasaulē ir mākslinieki, kas dzied dziesmas, kuras paši nav rakstījuši. Tā ir ierasta prakse. Labi, ir viesmas, kuras raksta dziesmu autori, producenti. Zini, cilvēkiem bija liels problēmas pāriet no 2 colu lentes uz ierakstīšanu ar Pro Tools. Viņiem bija ļoti liels problēmas pāriet no, piemēram, no plasmasas tipa klavierēm un analogu aprīkojumu, ko agrāk izmantoja uz visu strukturēšanu Pro Tools sistēmā, datorā, ko izmanto katrs EDM mūziķis un katrs, parasts mūziķis mūsdienās izmanto studijā.
Vienmēr ir bažas par jaunām tehnoloģiju veidiem. Fakts, ka šo mūzikas gabalu nav sarakstījis pats mākslinieks, ir pilnīgi nebūtisks. Tas ir kaut kas tāds, kas ir darīts un tiek darīts masveidā jau gadu desmitiem. Tas joprojām ir cilvēku radīts kopš pašiem mūzikas pirmsākumiem. Zini, tur ir cilvēku ieguldījums, viņa vārdi un viņa melodija. Un pat tad, ja, zini, neatkarīgi no tā, lai bija cilvēku ieguldījums vai nē, ja dziesma nav tava, tad tā nav tava. Ja tā ir lieliska, tad tā ir lieliska. Neatkarīgi no tā, vai tā tika radīta mākslīgi vai ar īsta cilvēka palīdzību. Klausies! Neviens nav lielāks vecmodīgās dziesmu radīšanas piekritējs par mani. Es tiešām tā domāju, bet es netaisos noniecināt kaut ko, kas izklausās lieliski, tikai tāpēc, ka tas tika radīts citādākā veidā. Es domāju, ka tas ir snobisms. Kā jau teicu, zini, es esmu cilvēks, kurš prot novērtēt labu melodiju. Es esmu cilvēks, kurš prot novērtēt atbalstu. Un, lai būtu pilnīgi godīgs par tevi, Džo, es tev piekrītu. Un tas ir viens no pārmetumiem, ko esmu izteicis arī savai organizācijai Creative Community for Peace, kurā es piedalos. Ir tas, ka mēs esam nedaudz pārāk izmisuši pēc atzinības. Mēs esam nedaudz pārāk izmisuši, lai kāds nāktu un atbalstītu mūs. Mēs esam tādi, tā izmisusī meitene ballē, kas sēž uz soliņu un gaida, kad kāds viņu uzaicinās dejot, jā. Es tev piekrītu. Un tas manā skatījumā no visa cita ir viskrinžīgākā lieta, par ko mēs varētu runāt. Būt izmisušam, izskatīties izmisušam. Turpināt atbalstīt cilvēkus un sadarboties ar cilvēkiem, kuriem ir bijusi antisemītiska pret ebrejiem un pret Izraēlu vērsta rīcība. Un ja viņi izdara kaut ko, kas ir par labu Izraēlai, ēkšķi visi viņus slavē. Es tev piekrītu. Tas izskatās bezatbildīgi, tas izskatās muļķīgi. Zini, bet ir interesanti, ka tu pieminēji klavikulāru. Es neesmu šī cilvēka fans. Man nav ne jausmas, kas ir tas Lux, Maxing vai pārējais mēsls, ko viņš mēģina pārdot. Un tas ir labi, viņam ir tiesības uz savu štiku, viņam ir tiesības uz savu lietu, un viņam noteikti ir tiesības uz vārda brīvību. Un tas viņam dod tiesības arī izteikt naidu, kad viņš to vēlas. Lieta, kam mums vienmēr jābūt atvērtiem. Un cilvēks, kam mums vienmēr jāsniedz atvērta un izstiepta roka, ir kāds, kurš ir gatavs skatīties uz lietām citādi, kurš ir gatavs mainīties. Ir kāds, kurš ir gatavs ņemt savu pieredzi un pārvērst to par mācību brīdi, lai patiesi veiktu tešu. Lai patiesi atgrieztos, lai patiesi atkal nonāktu uz normālu ceļu. Mums ir jāpaliek atvērtiem tam. Un ja mēs pastāvīgi aizveram durvis visiem, kuriem ir bijusi nepareiza izpratne par to, kas ir ebreju tauta, kas ir Izraēlas valsts, kāds ir mūsu mērķis, kas mūs vada, kas mūs iedvesmo, kā mēs mīlam, kā mēs dzīvojam, kā mēs pastāvam, visu šīs lietas. Zini, es domāju, ka ir jābūt līdzsvaram. Kā jau teicu sākumā, mēs paši esam savi lielākie ienaidnieki. Mēs nevaram vienoties ne par vienu lietu. Es tam piekrītu, tā ir taisnība. Mēs nevaram vienoties par nevienu ideju. Vainojiet tajā mūsu mēs bieži vainojam par to savus senčus. Talmuds ir par to, ka neviens nepiekrīt. Es domāju, tas bija kā bez elpas. Atvainojiet, mums beidzas laiks, mums drīz beigsies laiks. Bet, Džo, vai tev ir kādas pēdējās domas? Tikai vēl viena pēdējā lieta. Tas ir ļoti interesanti, šī ir ļoti interesanta saruna. Vēlreiz paldies, ka piekritāt piedalīties un runāt ar mani par šo tēmu. Man tiešām ir liela cieņa pret jums, un es piekrītu daudziem jūsu viedokļiem. Es domāju, ka mēs patiesībā esam vienisprāts daudzos jautājumos, par kuriem iestājamies un kam ticam. Džo, es nenācu šeit, lai tev uzbruktu. Nē, es atnācu šeit, lai uzzinātu. Es atnācu šeit, lai aizstāvētu Boy George. Nē, un klausies. Un es atnācu šeit, lai aizstāvētu līdzību un ideju par to, ka esi pietiekami drosmīgs, lai dotos un attīrītu sevi tur ārā. Lai kā tu to darītu? Nē. Un es to cienu. Un es savā rakstībā un ziņojumā ļoti skaidri norādīju, ka es to teicu. Tikai vēl viena pēdējā lieta, jo es nevaru izterzēt visu, par ko mēs līdz šim esam runājuši laika ierobežojumu dēļ. Tikai tā viena pēdējā lieta, ko jūs teicāt par klavikulāru. Šī ir persona, pret kuru ir ticams apsūdzības seksuālā uzbrukumā. Tas ir mans punkts. Ir jābūt robežai, kurā mēs sakām, labi, tu nevari vienmēr visiem sniegt palīdzīgu roku. Mums ir jādomā par to. Mana problēma ar... Tātad tas nozīmē, ka mēs neatbalstījām, piemēram, Jeffrey B. Ja tu uzrakstītu dziesmu par labu Izraēlai. Varbūt ar Ouija dēli. Vienkārši nedaudz citādāk. Klausies, kā jau teicu, es neesmu šī cilvēka fans, bet mums ir jāspēj. Ja cilvēkiem par mums ir nepareizs priekšstats, un kāda iemesla dēļ
Viņi ir gatavi iegūt jaunu priekšstatu, viņi ir gatavi paskatīties vēlreiz, un viņiem ir spēja ietekmēt masas. Tas ir kaut kas mums jāņem vērā, bet tā ir problēma ar šo dziesmu. Tā neietekmē masas, tā atgrūdīs masas no mums. Tas bija mans raksta galvenais punkts. Es pilnībā nepiekrītu. Es domāju, ka lieliska dziesma ir lieliska dziesma. Un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku to pieņems tieši šī iemesla dēļ. Un tad vēstījums sekos pēc tam. Cilvēki, kuri koncentrējās uz vēstījumu, ir tie, kuri jau sākumā mūs ienīst. Skaties, tu vari uzrakstīt dziesmu par pilnīgi neko, ar vārdiem, kas ir pilnīgas muļķības. Un tā tik un tā kļūst par hitu. Tādu ir ļoti daudz. Ikvienam, kam ir drosme patiešām darīt to, ko viņa dvēsele mākslinieciski liek darīt. Un tiem, kam ir drosme atbalstīt ebreju tautu, 100 000 papildu uzslavu. Wow. Nu, ar to arī, David, liels paldies. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Un, Džo, paldies, ka iestājies par savu viedokli un izskaidroji savas domas. Un acīm redzot, paskaties uz mums, cilvēki par to runā. Mēs parasti nesaņemam tik daudz reakcijas. Katru nedēļu raidījumā Jewish World Weekly mēs vienmēr spēlējam vienu un to pašu melodiju. Un ir labi, ka tas izraisa sarunas. Tāpēc liels paldies jums abiem. Es esmu Miss Royale Haja. Amen tam.